Sveicināti! Pašlaik mēs atrodamies Saldus krematorijā, kas ir uzcelta un nodota eksploatācijai 2024. gadā aprīlī. Mēs sniedzam kremācijas un abadīšanas pakalpojumus Kurzemes reģionā, tajā skaitā arī visā Latvijā. Uz šodienu spējam piedāvāt jebkāda veida abadīšanas pakalpojumus, arī ieskaitot starptautiskos nelaiķu pārvešanas pakalpojumus. Jeb citiem vārdiem sakot, mēs esam uzņēmums, kas uz šodienu spēj nodrošināt abadīšanas pakalpojumus no A līdz Z. Tostarp piedāvājam arī kolumbāriju, piedāvājam arī pieminekļu uzstādīšanu un izgatavošanu un, protams, arī krematorijas pakalpojumus. Pašlaik mēs atrodamies Saldus krematorijas atvadu zālē, kas ir izpildīta gaiši pelēkos toņos. Kopumā zāle ir silta, omulīga, kur ir iespējams piederīgiem cieņpilni atvadīties no aizgājēja, ko arī nodrošina Saldus krematorijas personāls. Ir jāsaprot, ka viens no abadīšanas veidiem ir kremācija. Tātad ir tā saucamās tradicionālās bēres, kad tiek guldīts ķermenis kapos, kā jau tas gadsimtiem ir ierasts. Un ir otra opcija pašlaik mūsdienīgā veidā veikt cilvēku ķermeņa kremāciju. Galvenākārt tā ir personīga izvēle. Cilvēks apzināti jau pieņēmis lēmumu, ka pēc nāves attiecīgi lūgums tad kremēt. Protams, arī nospēlē šādi faktori, ka paši piederīgie izvēlās par labu kremācijai, jo aizgājējs varbūt nebija izteicis konkrēti, kam tad jānotiek pēc nāves. Tad piederīgie ņem vērā, vai ir kapu vietas, kur apglabāt, jo kapi vairāk nepaliek. Vietas arī brīvas paliek mazāk. Ne visos ģimenes kapos var arī apglabāt, jo nav noticējis tas termiņš, kas ļauj to cilvēku apglabāt. Tad cilvēks skatās arī, kāpēc gan nē. Tad veicam to ceremoniju, kremējam nelaiķi. Tad mums ir gala rezultātā urna, kuru mēs varam vai nu apglabāt ģimenes kapos. Vai nu, piemēram, daudzi dzīvo ārzemēs. Tad ņemam to urnu, vedam uz turieni, tur mēs varam glabāt vai nu mājās, vai nu veidot ģimenes kapus tajās ārzemēs. Iespēja izvēlēties, ko tu darīsi pēc tam ar to urnu, praktiski ir neierobežota. Kremācija, kolumbārija, abedīšanas, morga un kapu labiekārtošanas pakalpojumi. Saldus krematorija, pirmā un vienīgā krematorija Kurzemes reģionā.